Pēdējo gadu modes tendences aicina mūs izvēlēties neitrālus toņus, bet vai tu zināji, ka patiesībā tādā veidā tu sevi neutralizē? Krāsa – tas ir rīks. Tu vari izmantot to, lai paceltu savu enerģiju. Meklē spēku un pašpārliecību. Pamēģini sarkanu krāsu, kādu tēkreklu, džemperi vai vienkārši aksesuāru, kas varbūt neaizklāja tik lielu laukumu tavā tēlā. Dzeltenā krāsa palīdzēs tev kultivēt prieku un optimismu. Tieši tas, kas ir vajadzīgs drēgnajā rudens laikā. Savukārt es esmu tērpts zaļā uzvalkā. Varbūt tas izskatās tumšs un melns, bet patiesībā zaļš simbolizē līdzsvaru un sazemējumu. Tā ir vērtība, kuru vēlos iemiesot es pats. Noteikti esat ievērojuši, ka ārstu un policistu formas tērpos dominējošā krāsa ir zila, jo tā simbolizē uzticību un mieru. Un krāsu spektra augšgalā ir violetā krāsa, kas simbolizē radošumu, viedumu, kā arī dārgu izskatu. Principā apģērbs nav domāts tikai tam, lai mēs apklātos un neietu kaili. Tas mums ir dots kā rīks, lai uzlādētos un atspoguļot savu iekšējo pasauli.